Lūk šādi mēs gaidām sezonu, jauno NBA sezonu, jauna dziesma Kristapam Porziņģim. Kenijs Šeins to ir ierakstījis. Vairāk kārt piemin Kristapu, kurš ķērs KP un Porziņģis. Un savukārt mēs priecājamies arī par to, ka studijas Sense Media režisors Mikus Austers īsfilmu arī ir uztaisījuši Liepainieki 22. oktobrs Rožu zālē Olimpiskajā centrā. To jūs varēsiet noskatīties 16:30. Nu redz, forši. Un ir vēl iznākusi viena grāmata. Viena sezona ir nospēlēta, un kas jau ir? Un vēl ir viena grāmata. Man ir izdevies aprunāties ar cilvēkiem. Tu zini, kas to grāmatu tur ir uzrakstījis? Jānis Porziņģis. Vadinieki. Jānis Pazīst viņu Porziņģis. vispār? Jānis Porziņģis. Nē, pazīst? Jā, labi. Kaut kur līdzīgs, jā. Kas mums bija? Mums bija Facebookiņā, tur, kur sejas visi atrāda. Mums bija konkursiņš. Overtime LV Facebook lapiņā, tur bija konkurss, un 5000 ļaudis uzreiz saskrēja, jo sev un draugam 2 gabu, ja, var tikt pie brāļa. Vēl viens radnieks būtu ģimenē. Porziņš. Nu, lūk, un mums tagad ir izlozīti, un mēs nosauksim tagad skaļļus. Nu, sauc kaut kādu skaļļu. 4 skaļļus jānosauc, ja? Sauc. Nu, mēs esam 3, tad es sāku 0. Nu, ļoti oriģināli. Nu, Viņš ir 1. Bet viņš jau ir 0. Viens. Tu esi pirmais. 0-1, jā. Nu, es likšu, man mīļākais cipars 4. 4. Nu, par tikai tad es saku 6. Okay. Pēc uz 6 pateic? Nu, tāpēc, ka Tā, 0, 1, 4, 6. Producents tagad sāk skaitīt. Jā, es dzirdu, jā. Raidījuma beigās mēs paziņosim vārdu, kurš saņems grāmatu sev un draugam. Bet ko šobrīd saņem Ziemeļamerikā pretinieki gaidot sezonu, Valdi? Mēs parādām Kristapa darbības un saspēli ar Brendonu Dženingsu. Nu, tur forši. Te ir putbeciņš. Pirmais jā, Deriks Ross nespēlē, viņš tur visādas prāvas viņam, bet, Dženings ir augsts klases saspēles vadītājs. Un pie tām Kristaps jau ļoti labi māk realizēt to, jo viņam tur daudz nav, kā saka, jālec. Viņš var bišķi palikties, un viņš var ieliekt to bumbu brīvgrozā. Tā kā es domāju, tā sezona būs ļoti interesanta. Jā. Nu jā, un te spēle pret Bostonu, nu te arī dievīgi. Vispirms Kristaps pārķer, pēc tam saspēlīt, un atskaties, Dženings tur zem groza, neskrien tā egoistiski, ja, palaiž ar viņu priekšā, ej. Kristapam jau tur ir loma. Jā. Viņš jau pa gadu ir dabūjis lomu komandā. Tas ir nozīmē, ka viņam šitādas metienas atmet, viņš jau tur ir savējais. Jā, un es domāju, ka atnākot Noā un Derikam Rozam, baigi interesanti apstīties, kas tur tā spēle būs pavisam citādāk, jo tā meistarība ir augstāka. Bet mēs ar Guntu esam vienojušies, ka arī Dēvam Bertānam būs loma. Būs loma Dāvītim San Antonio, un ir Valdi tur pazīmes, ka viņš tajā rotācijā, kā nākot uz maiņu, viņš izmantos, un izmantoja, un labi, viņš arī iedarās. San Antonio modelī ir ļoti svarīgs metiens, 3-punktu metiens. Jo, un ceļš, ka nāk uz maiņu, piemēram, San Antonio atšķirās no citām komandām, ka viņi izmanto visus spēlētājus. Un otrajam ešalonam ir lielāks svars nekā citās komandās. Jā. Un līdz ar to, es domāju, ja Dāvs mācēs to izmantot. Tā ir tāda mērķiecīga. Jā, viņš izmantos un nekritīs tur, ka pēc sliktām spēlēm panikā, jā, bet viņš mērķiecīgi spēlēs katru spēli. Es domāju, viņam loma būs diezgan normāla, jā, savu 5-7 punktus katrā spēlē, es domāju, tas būtu. Dāvs gan pats saka, ka tur viņam ir mazliet citādi jāspēlē nekā Eiropā. Tas ir skaidrs. Eiropas baskets ar NBA nevajag. Vispār tur nav ko salīdzināt.